Var sakot, mēs esam laikrakstīņš Dzirkstēlē, Gulbenes novadā, reģionāls laikrakstīņš, un es esmu Diāna Odumiņa, korespondente, žurnāliste, cilvēks, vēlētājs. Ļoti patīkami. Esmu Māris Zviedris, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Esmu gatavs parunāt par vēlēšanām. Labi, mēģināsim. Var sakot, pirmais jautājums, tātad tuvojas 15. Saeimas vēlēšanas, un viņas jau patiesībā pienāks ātri. Kā nodrošināt tieši no Centrālās vēlēšanu komisijas puses, lai šīs vēlēšanas noritētu droši? Jā, jāsaka, kā ir mūsu kā vēlēšanu organizatoru galvenais pienākums, uzdevums ir apmācīt darbiniekus, lai mācētu rīkoties dažādās situācijās. Situācijas skaidrs, ka var būt visdažādākās. Pašlaik esam izstrādājuši arī vadlīnijas, sadarbībā ar krīzes vadības centru un citām iestādēm un institūcijām. Ir vēl netik sen arī pamainīti Saeimas vēlēšanu likumā veikti daži grozījumi, kas ir paredzēti dažādām situācijām, lai būtu vēl drošāk un būtu vēl kāds B plāniņš kādai situācijai. Kā mēs vienmēr sakam, ja mēs zinātu, kur to spilvenu nolikt, tad jau būtu labi, bet pašlaik esam noteikti sagatavojušies labāk nekā tas bijis arī iepriekš. Bet droši vien, kad ir kāda vieta izaugsmē, tāpēc, ja kāds kaut kur saredzētu kādu risku, mēs tikai priecīgi, lai jau laicīgi varētu vēl to novērt. Pašlaik apzinātie ir ar visiem B plāniņiem, līdz ar to, ja mēs sakam droši vien, kad visticamākais jūsu jautājums varētu, ja es tā mēģinu uzminēt, potenciāli būt no iepriekšējā gada pieredzes un ar IT sistēmām. Un jāsaka, ka kolēģi kopā ar Kapitāla sabiedrībā arī ir mācījušies no iepriekšējā gada kļūdām. Un tiešām vismaz tās būtiskās apzinātās kļūdas, kas ir bijušas pērn, ir labotas. Tāpēc tas, ko var teikt, ko mēs esam izdarījuši no organizatoriskās puses, kā viņas notiek drošas, ja jūs man jautājat. Mūsu gadījumā ir tā, ka mēs organizējam šajā gadījumā visu nedēļu. Un, ja mēs skatāmies, ja kāds gribētu mums tos demokrātijas svētkus sabojāt, tad ir diezgan grūti sabojāt visu nedēļu. Šīs būs pirmās Saeimas vēlēšanas, kad būs iespēja nobalsot veselu nedēļu. Tā iepriekš vēl nekad nav bijis. Iepriekš bijis tikai dažas dienas pirms vēlēšana dienas, kad var nodot balsu glabāšanā. Šoreiz to varēs darīt visu nedēļu. Un otra lielā ērtība vēlētājiem tāda, ka tas vairs nebūs tikai atsevišķos iecirkņos iespējams, bet pilnīgi visos. Līdz ar to mēs arī aicinām vēlētājus nodot savu balsu glabāšanā, nākt jau no 28. septembra, jebkurā valsts iecirknī, un nodot savu balsu glabāšanā. Līdz ar to, jo mazums, kas notiek sestdien, gan ar pašu personīgo dzīvi, vai būtu aizņemtība, citas prioritātes, vēl kaut kas, gan varbūt kādi ārēji izaicinājumi. Tāpēc arī šāds aicinājums. Sakiet, lūdzu, vēlēšanu iecirkņos jābūt gataviem gan manuāli, ja nepieciešams skaitīt balsis, gan elektroniski, kā tas ir? Nē, šeit ir neprecizitāte. Saeima lēmusi un esam ļoti pateicīgi. Šogad mēs neskanēsim nekādas balsis, tikai un vienīgi tiks skaitīts ar rokām. Tas ir tas, ko es teiktu, vēl viena lieta, ko mēs esam mainījuši. Mums ir skaidri spēles noteikumi jau ļoti laicīgi. Un varbūt kāds domā, ka tas ir, nezinu, kāpēc slikti, ka jāskaita ar rokām. Un uzreiz var teikt, ka galīgi absolūti nē. Lielākā daļa pasaules skaita ar rokām vai savās vēlēšanās, lielākā daļa Eiropas skaita ar rokām. Atsevišķas Eiropas valsts aizlieguši skenēt. Un pat mūsu digitālie kaimiņi, igauņi, neskenē un arī neplāno skenēt tās balsis, kas atnāk, un tas ir apmēram pusi no viņu visi vēlētājiem. Līdz ar to, atbilde skaitīt manuāli balsis nav nekāda traģēdija, un mēs to darīsim tikpat labā, un es pat teiktu, varbūt pat labākā kvalitātē, kā to darījuši esam arī iepriekš, jo tieši par balsu skaitīšanu ar rokām un manuāli mēs esam piestrādājuši un pārstrādājuši jaunu balsu skaitīšanas instrukciju, kas ir publiski pieejama, arī novērotājus, un aicinām visus, protams, novērot.
arī aicinām iepazīties ar to, lai visi zinātu, kā viņas tiek skaitīts. Papildus tam vēl nebijis dokuments no mūsu puses ir vadlīnijas šai pašai instrukcijai, kur mēs diezgan skaidri norādām, kā tad precīzi tieši skaitīt konkrētos grozītās vai negrozītās balsis vēlēšanu zīmēs. Protams, ka var darīt arī citādāk, katrs jau māk skaitīt un ir pieredzis kaut kā savādāk, bet mēs esam vismaz iedevuši vairākas lietas, kas to varētu palīdzēt ievirzīt tādā saprotamā gultnē. Un viena lieta, kas gan ir viens arī jaunums, bet pēc iepriekšējo vēlēšanu mācībām, gūtām atziņām, esam ņēmuši to vērā. Un viena no prasībām bija tāda, ka novērotāji arī esot balsu skaitīšanas procesā iecirknī, neizprotot īsti, varbūt pirmo reizi esot iecirkni, viņi nesaprot, kas tur īsti notiek. Un tad viņam liekas aizdomīgi, kas tur varētu būt nepareizi vai pareizi. Lai šo aizdomu ēnu mazinātu, šajās vēlēšanās visiem vēlēšanu iecirkņu priekšsēdētājiem ir jauns pienākums stāstīt soli pa solim, kas tad balsu skaitīšanas laikā notiek visiem klātesošiem. Un arī iepazīstināt pirms balsu skaitīšanas ar kādu metodi, kā tad viņš skaitīs. Līdz ar to, lai šis process būtu vēl skaidrāks un caurspīdīgāks. Tātad, kā nodrošināt vēlēšanu procesa nepārtrauktību? Jūs jau pieminējat, ja pēkšņi ir ārkārtas apstākļi, vienalga kādi tehniski vai ārēji. Kā par to ir domāts šajā ziņā? Instruējuši, kā esat iecirkņus un komisijas? Par nepārtrauktību. Pirmām kārtām tiešām ir gan instruēti, gan arī instrukcijā minētas lietas par nepārtrauktību. Te gan arī būtu jāatbild ar kādu pretjautājumu, vai var minēt kādu piemēru, un tad droši vien varētu arī konkrētāk atbildēt, bet tā vispārinātāk runājot, mums nav plānoti pārtraukumi, ja vien tas tiešām neapdraud vēlētāju vai pašu iecirkņu darbinieku veselību un dzīvību. Skaidrs. Un ko darīt, ja radīsies tomēr problēmas ar vēlēšanu informācijas sistēmu un elektronisko tiešsaistes reģistru, vēlētāju reģistru, ja pēkšņi nobrūk internets? Jā, jūs tikko salikāt divas lietas vienā maisiņā. Pati vēlēšanu sistēma, te ir vēlēšanu sistēma sastāv no vairākiem moduļiem. Viens no moduļiem tiešām jūs pieminētais elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas ir tas, kas mums nodrošina, ar ko mēs lepojamies. Latvija diezgan unikāla šajā lietā ir, ka mēs tiešām esam lepni, ka mums ir tā lieta, mēs varam iet jebkurā vēlēšana iecirknī. Daudzās valstīs joprojām ir piesaisti pie konkrēti iecirkņi un citi ierobežojumi. Mēs esam ļoti atvērti vēlētājiem. Un, protams, tas uzdod arī zināmu riska momentu, ko darīt, ja šī sistēma nestrādā. Šīs sistēmas nestrādāšanas vai pārtraukuma gadījumā, tas gan nav nekas dikti jauns, mums ir šis B-plāns, jeb reģistrācijas aploksnes, ko mēs izmantot arī vēlēšana dienā. Pie šī gan ir jāpiebilst, un arī jāatgādina vēlētājiem, ka no pirmdienas līdz piekdienai, kad būs balsu nodošanas glabāšanā dienas, pilnīgi visos vēlēšanu iecirkņos bez izņēmuma, neatkarīgi strādās vai nestrādās kāda sistēma, visas vēlēšanu aploksnes tiks ievietotas arī reģistrācijas aploksnēs. Kas tas tāds? Reģistrācijas aploksne ir tāda, un tas nav nekas jauns patiesībā, uz kuras tiks virsū rakstīts vēlētāja vārds uzvārds un arī kārtas numurs balsotāja sarakstā. Un balss ir anonīma. Neviens, arī es nevarēšu uzzināt, par ko balsojāt jūs. Šī kārtība ir nepieciešama, lai gadījumā, ja tomēr kāds gribētu atnākt arī vēlreiz tomēr sestdienā un īstenot Satversmē noteikto tiesību katram vēlētājam, tad būtu šī iespēja nobalsot. Bet, lai būtu visiem ērti, un tomēr mēs redzam, ka lielākā daļa sabiedrības izmanto šo iespēju balsot iepriekš aizvien biežāk un biežāk. Tāpēc esam atvērti un gaidām viņus arī iepriekš. Bet jāsaka, tad reģistrācijas aploksnes nav nekas labs. Arī, es teiktu, mums kā organizatoriem, mums tas sarežģīja skaitīšanas ilgumu un procedūru.
lai tikai būtu ērta vēlētājiem. Tā vienīgā nērtība, ka jāuzraksta tas vārds un uzvārds. Ir procedūra, kas noslepeno, jeb attiecīgi padara šo balsi jebkurā gadījumā anonīmu pie balsu skaitīšanas, bet pastāv iespēja, tomēr kāds ir nācis vēlreiz, tomēr šo konkrēto vēlētāju grib izteikt to tomēr anulēt. Līdzīga kārtība ir arī vēlēšana dienā. Ja tomēr tiešais vēlētāju reģistrs kaut kādu iemeslu dēļ nestrādātu, tad būtu šis pārtraukums, tad šī pārtraukuma laikā tad atkal tiek iedarbināts reģistrācijas aplikācijas. Jūs jau ieskicējāt lielā mērā, kā veicināt sabiedrības uzticēšanās stiprināšanu. Un, protams, laba informētība arī ir šis garants, kad uzticas un cilvēki aizies uz vēlēšanām. Varbūt kaut ko vēl neesmu pajautājusi, vai taisni šajā uzticēšanās sakarā jūs gribat kaut ko vēl pateikt no sevis svarīgu mūsu vēlētājiem? Paldies par šo doto iespēju. Man jāsaka, ka mēs bieži vien droši vien, ka savā ikdienā par maz novērtējam to, kādas autoritātes patiesībā mēs redzam būt mūsu apkārtējiem, mūsu līdzcilvēkiem. Vai mēs esam tēvs, māte, skolotājs, vienkārši labs kaimiņš, un tas, ka mēs ar savu rīcību kādu iedrošinām kaut ko rīkoties, es domāju, nevienam nav nostāvums. Un tad te ir tas stāsts, ja mēs paši saprotam, cik tas ir nozīmīgi iet uz vēlēšanām, cik ir patiesībā tā ir liela vērtība, ka mums ir šī demokrātija, un ļoti daudzās valstīs tā, diemžēl, nav. Un mēs varam tomēr brīvi, nepiespiesti izdarīt savu izvēli. Un ja mēs to spējam novērtēt un arī aicinām un ar lielu pārliecību ejam uz vēlēšanām, tas noteikti iedvesmos arī mūsu līdzcilvēkus. To es gribētu atgādāt, ka mēs katrs esam kādam autoritāte un audzināsim arī jauno paudzi nākt uz vēlēšanām, un cik tas tiešām ir būtiski. Un es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs varam sasniegt labu aktivitāti arī šajās vēlēšanās. Lielas paldies jums, lai mums visiem veicas. Paldies! Paldies jums par interviju, un paldies arī jums. Jā, gaidīsim 3. oktobrī. Jā, paldies! Jā, visu labu! Visu labu!